Un mēs ierakstām jaunā lapā ar jauniem cilvēkiem, jaunā šovā. Mēs redzam, ko mēs darām. Bišķiņi. Un mēs šodien atbildēsim uz lielo jautājumu, vai anime vajag. Es sačakāru, man liekas, tāpat labāk ir. Mēs saucamies, vai anime nevajag. Tas ir klasiskāks Maksimas. Atsakām, mēs atbildēsim. Jā. Tad mums lielais jautājums būs, vai mums vajag, vai vispār cilvēkiem vajag Jujutsu Kaisen? Varbūt kāds ir dzirdējis, tāds liels seriāls. Baigi daudz budžeta viņam ir. Varbūt ne pirmajā sezonā, bet pēc tam tur aiziet baigi trakais budžets. Bet šoreiz mēs runājam par pirmo Jujutsu Kaisen sēriju. Sezonu. Un mums ir tādi brīnišķīgi biedri, kā Shadow Rise. Yes, hello. Ai. Mums ir mūsu Forge vai arī Silvesters. Kas ir jaunais, metāliski noskaņotais biedrs. Un es Menestrēls, Daniels. Redzējis, kurš būs populārāks un nekad nezina tādām lietām. Nu ko, Jujutsu Kaisen. Tā, kā mums ir... Es zinu, ka es esmu tikko noskatījies viņu priekš šī ieraksta sūri grūti visu nedēļu skatījās. Kā mums ir visiem pārējiem? Cik jūs vispār atceraties, kas tur notiek? Rīkepu sanāca noskatīties. Bet es salīdzinoši nesen viņu vispār esmu skatījies, tā kā tas plus mīnus ir vēl svaigi atmiņā. Tā kā visi bumbās. Man arī bija kā recaps un sanāca aptuveni pusi noskatīties no sezonas, tā izšķirstīt caur ātri. Tad mēs esam pārliecināti uz to pirmo pusi, mēs varam izvilkt, kas tur notiek. Jā, mūsu lielais plāns ir tāds, ka mēs tagad ejam chronoloģiski cauri seriālam un pasakam, kāds mums bija domas, kas tur notika. Es pieņemu, ka šis ir vairāk orientēts uz cilvēkiem, kas ir redzējuši. Bet varbūt mēs ir briesmīgi neko nespoilosim. Bet es redzēju, kā sanāks, jo reāli, ja mums ir kaut kāda baigā tēma, kas ir pat nezinu, kodiem tur cik galvenais varonis pirksts paspēja apēst vai kaut ko tam līdzīgi, tad mēs nekādīgi no spoileriem netiksim vaļā. Es domāju, ka šis ir vairāk tāds, ka vai nu cilvēks ir gatavs spoileriem, vai tu jau esi redzējis. Visdrīzāk, jo es nezinu, kā mēs šito te bez spoileriem jau pagājis, man liekas, arī pietiekami laiks, lai varētu tā atklāt, jo runāt nav ko slēpt vairāk. Arī... First season spoiler warning, just in case. Mēs runāsim par pirmo sezonu, jā. Jā, nu ko, cik mēs atceramies, kas tur sākumā bija. Galvenā varoņa vectēvs nomira. Viņš tika bīstamā garu situācijā un apēda pirkstu. Tas, laikam, tāds pirmā epizode, ne? Jā, bet līdz tam vēl bija tāda viena lieta, es nezinu, es gribēju jums uzprasīt, jo es nekad neesmu bijis tāds sociāli aktīvākais cilvēks, varbūt kaut ko palaidu garām, bet tā kā okultisma klubiņš skolā, tā ir tāda normāla lieta vispār pati par sevi. Noteikti ne Latvijā, ne? Latvijā būtu grūti. Es nezinu, varbūt tev... Ja tu par kaut kādu Pokemonu klubiņu gribētu sataisīt, tas būtu bišķi jocīgi, kur to okultismu. Vispār, pie mums jau tāpēc nav šitie, pie mums jau nav tie studenti vispār klubi kā tādi. Mums ir tā kā skolas vairāk taisīt, nevis, ka mēs 3 paņemam un sataisam savu klubu. Pie mums, man liekas, īstā nav. Varbūt kaut kur ir, bet nezinu. No vienas puses skatoties, viņiem jau pašiem tas okulta klubiņš nebija tāda pavisam normāla lieta. Viņš ir, ka nebija pat legāls dīši. Jā, un no otras puses tagad tas jau atgādina vienu citu šo Haruhi Suzumi, kur viņiem kaut kas līdzīgs arī bija. Ir bijuši vēl šovi, ka tur kaut kāda mistērijas, vēl kaut kāds, ka tur okulta klubs izpēta kaut kādas tur slepkavības, vai vēl sazinu, ko ir bijis. Bet man liekas, nav normāls. Ja būtu kaut kāds, šitas tevi lokšaušanas klubs tur, vēl kāda viegla atlētikas klubs, kaut kas tam līdzīgs, tad tas būtu pilnīgi klasika. Šis tā mazliet nestandartiņš. Bet viņš jau arī parādās tikai pirmajā epizodē. Protams, pēc pirmās epizodes skatoties, tur tā pirksta drošības sistēma bija riktīgi draņķīga.
Tad tā kā bišu stropā pagalmā stāv vienkārši nāvīgs pirksts. Bet kā jums vispār tas pats koncepts par tiem, nezinu, kā viņus latviski tulkot, tie lasti vai kā viņus pareizi, tie curses, kā to nosaukt, tad spoki, tie lasti, nezinu, jā. Kā jums vispār tas patīk, ka tā kā vietās, kur uzkrājas tā negatīvā cilvēku enerģija, ka viņi tā kā veidojas, man tas vispār likās tā, ka tā īstenībā pat varētu būt kaut kur šajā pasaulē. Tāds ticams diezgan koncepts kā tāds. Jā, tā izklausās, jā. Viss tikai ir kopā. Jā, tā kā par to, ka tur ir kaut kāda gaisota enerģija vietām. Man būtu grūti noticēt, ka pie mums tiešām skraida šie te magi apkārt. Ja mēs paskatāmies uz seriālu, cik nežēlīgi destruktīvi viņi ir, ķipa. Jā, tur it kā viņi nolaiž to savu kupolu. Nē, viņi jau aizskar uzliek, jā. Jā, aizskar uzliek. Alternatīvā dimensijā it kā cīnās, bet viņi arī šo to dara parastajā. Nē, bet kā vispār kā tāds žanra prīkols, ka tu sataisi to, ka tā ir mūsu parastajā dzīvē patiesībā eksistē kaut kur paslēpta, tur ēnu kaut kāda ne civilizācija, tur sabiedrība, pasaule, vispārējais. Tas ir gan tāds. Man kā prikols tas patīk. Vai viņš jau sataisīja briesmīgi realistiski? Lai gan varbūt mēs vienkārši Latvijā nezinām, jo mums maskas tāpat notiek. Es nesagaidītu, ka mums baigi lielieši tie nolādētie gari kaut kādi skraida apkārt. Bet, es tiešām nezinu, vai es apēstu tur pirkstu. Viņš izskaties riktīgi nēstī. Par to es baigi brīnījos, jā, kā var tādu gigantisku pirkstu ar garu vēl tādu asu nagu. Ņem. Viņam ir īšas dotības. Bet par savu seriāls, tas jau no paša sākuma bija. Tas, protams, pēc tam aiziet vairāk, bija no paša sākuma. Tur bija tāds sajūta, ka viņš izskatītos pavisam savādāk, ja visumā tajā nebūtu atļauts superspēks, kā arī ķipa spēja. Jo savādāk par visu valdītu tīri, visu baģija, lāstu, pārējais, bet galvenais varots mums jau pirms pirksta apēšanas ir jau par savām OP, vienkārši uz mistisko, fizisko spēku. Ka viņš tā nereiz nav vispār nodarbojies ar fizisku neko, bet viņš ir super OP. Un tas tāds interesants par savām prikols ir. Kā cita apraksta super cilvēka līmeņa spēks. Jū, vienkārši tāpat rādumā. Viņam tur dzimtā nekas īpašs nav. Opis, kas viņam nobied, bija vienkārši opis. Viņš tur nebija kaut kāds spicējs, tas jujutsu maks, kurš tur kaut ko pirms tam darījis. Kad tas bieži vien ir seriālos, šeit vienkārši bija opis, kurš bija vecs īgnas opis bez neviena drauga. Viņš pateica mazdēlam, tu nedzīvo tā, kā es, baigi sūdīgi. No vienas puses varbūt arī nevar zināt. Manga vēl priekšā. Tā manga nav lasīta. Varbūt tur kaut kas izlīdīs. Pirmajā sezonā galīgi neizskatījās. Tur izskatījās vienkārši tāds, ka un tas arī bija galvenā varoņa motivācija tāda, ka viņam pateica, ka būs baigi draņķīgi, pamēģina izglābt kādu cilvēku. Plus viņam arī nav kur likties, ja viņi tāpat grasās to galināt. Tāda bezizējīga situācija visai. Kā to melnmatāju no čalīdzi sauc? Fushiguro. Megumi, vai? Fushiguro? Viņš bija tāds edgy no sākuma, bet pēc tam viņš iegājās. Galveno varoni sauca Itadori Yuji. Un vai tu ļoti labi atceries vārdus? Nē, tie ir vienīgie vārdi, ko es atceros, jo es tam momentam laikam pēc tam pieskaršos, ka pēc tam gan viņi tur sāka baigi pīties tajās lietās un sameta vienā putrā tik daudz cilvēkus, ka tiešām tos vārdus baigi grūti atcerēties. Bet to Itadori Yuji, to gan es atceros. Jā. Un Fushiguro, tas Sasuke ripovs, bet jā, tālāk jau tur aizgāja putra. Tur jā, tāds standarta Naruto skvads aizgāja vienu brīdi. Bet par kā šī ripovs Gojo. Bet īsti tikai
Kakashi, kā viņš bija it kā spēcīgs, bet viņš nebija tik spēcīgs. Tas Gojo mums ir principā mini-dievs. Jo pirmajā sezonā, laikam, tur tas, cik viņš ir spēcīgs, tiek aiztikts baigi, bet tālāk ejošos darbos mēs sākam saprast, cik ļoti spēcīgs viņš ir. Bet, jā, noteikti atšķir, bet pa savam, jā, tādā ziņā viņi bišķicīt arī abižojuši ir to galvenās trijotnes, pirmā kursa studentu meiteni. Man tāda sajūta, ka viņi ir tāda, nav varbūt tik traki, kā Naruto bija šitā Sakura. Viņas pabeidz, ka viņi ir spēcīgi, viņi uzvar cīņas, bet tāpat laikā viņi ir tādi bišķiņi unhinged, bet viņai nav dramatisks tiži pagātnes. To, kas viņai ir, es nenosaukšu par dramatisku pagātni. Viņi vispār cepjās par kaut kādu sava kaimiņienes likteni. Tāds, viens ir visiem pārējiem mirst cimtas, vēl viss kaut kas noteikti traģiski. Viņai abižoja kaimiņienu, tāpēc viņi tagad dodas uz Tokiju. Spējas viņai brīžē baigi izšau, brīžē viņa ir vājais gals, kas arī tāds ir, ne šis, ne tās. Redz, viņi kā varonis pēc sajūtas, vienkārši paskaties kaut to pirmo kursu, visu to trijoti vai četroti, ka tu to Gojo pieskaits klāt, kā viņai visiem backgrounds ir, spējas, vispārējais, tad viņi ir tāda plakanākais varonis. Viņai nekādas baigais tur īpaši, neizklausās, ka viņai ir īpašā stāsta līnija paredzēta. Ja visiem pārējiem tur ir pa pilnam īpašā stāsta, mūsu galvenais varonis, varbūt viņš ir ļoti tāds nekāds, visai vienkāršs, bez baigās pagādas motivācijas vēl kaut ko, bet viņš ir galvenais varonis, viņai ir iebāsts mūsu galvenais ļaundaris pa savam, un tāpēc tas tā kā nokompensējas. Bet reāli, ja skatās Naruto analoģiju, viņā arī ir kaut kāds milzīgs mošķis iekšā, vienkārši arī atkal Naruto. Tāpēc es nebiju pirms pievērst uzmanību, ka šis ir tāds rip-offs. Tas tāds man vienīgais, galvenais trijotas. Tur skaidrs, ka šitam mūsu melnmatānajam čalītim tur ir vēl pilns visādām dramatiskām lietām, kas peldēs augšā, kas jau ir uzpeldējuši, un cik ļoti viņš arī patiesībā ir OP un vispārējais. Pa meiteni nesmaks. Bet ir stilīgi, ka viņa tur ar to amuru un naglām ņemas. Tas ir tāds oriģināls diezgan koncepts. Jā, man gribētos, lai viņi būtu kaut kādas stiprāki, vai viņiem būtu arī savs nozīmīgāks stāsts vai kaut kas. Jo tas āmurs un nagls viņai brīžiem strādā uz vājiem mošķiem, brīžiem uz stipriem mošķiem, bet uz stipriem mošķiem tas strādā tikai tā, ka tur kaut kā baigi kārtas saliekās pareizi kopā, un tad viņai tas nostrādā. Kaut kāds jāizveido, jā. Viņa ir stiprāka, man ir sajūta, viņa jau ir stiprāka par šito Sakuru no Naruto. Tāpēc tas jau tur vismaz ir. Ko? Vai mēs virzamies tālāk stāstā? Vai kāds atcerās, kas bija tālāk tur laikam sākās tie viņu pirmie uzdevumi, kur tajā detention center, tajā vai cietumā, kur tur bija pirmais. Jā, viņa pirmā misija, tie Roppongi viņus aizveda, man liekas, sākumā. Eksors aizved vienu garu, kur bija vēl tas puisītis gūstā paņemts. Kur viņš caur betona sienu izsita caurumu. Atkal vienkārši bez... Tur aizsūtīja divus jauniņus. Jā, viņš atkal šito nekādas tehnikas, nekādas īpašās maģijas, viņam ir brutālais pārcilvēku spēks. Viņš Monster Energy iedzēra un tā kā īsti kails tāds caur sienai. Ja nebija jau tik biezas siena, tur jau nebija tas nebija dzels betons, tas bija vienkārši betons. Bet kā jūs domājat, kaut kad pēc tam sekos izskaidrojums kaut kāds backstories, kas paskaidrotu to, kāpēc viņam ir tās tādas, ka viņš tur to pasaules rekordu rekulodas grūšanā vispār bez emocijām pārspēja izsita sienā caurumu, tad tur nenormāli ātri skrien kaut kādam pamatojumam gan jau pēc tam jābūt. Es pieņemu, ka varētu būt, jo mēs, man liekas, neko neesam taču dzirdējuši par viņu vecākiem. Ne? Jā, vispār. Viņi nomira. Vismaz pagaidām. Es gan domāju, ka nebūs visdrīzāk. Man baigās sajūta, ka nebūs, jo vienkārši tur ir citi
jau varoņi, kur arī ir pārcilvēciski spēcīgi. Varbūt pat spēcīgāk fiziski nekā viņš. Un tāpēc tas nav tā, ka viņš būtu viens unikāls. Tas nav kaut kas no One Punch Man, kas Saitam ir, un viņam kaut kas īpašs tur notika, kas ar viņu notika. Viņš ir tāds vienīgais. Šeit izskatās, ka ir pilns ar tādiem cilvēkiem. Tur bija kaut kur vietām bija kaut kāda runa par to, tā kā debesu līgumu vai kaut ko tādu, kas tev dzimšanas laikā var notikt, kaut kas tāds, ka tev dabūt mīnus kaut kāds, bet arī plusus kaut ko tam līdzīgi, ka tev tā kā paveicās vai veiksme. Tur kaut kāds tāds koncepts bišķi vietām bija uzpeldējis, bet viņš netika labi izskaidrots īsti. Bet, jā, man ir reāli sajūta, ka tas ir dēļ tā, lai balansētu šito, lai nebūtu, lai viss seriāls negrieztos tikai banāli to, kuram ir spicākā maģija, bet lai arī būtu kaut kāds alternatīvā lieta maģijai, kas mums šeit ir ģipa fiziskās spējas. Jo bez pārcilvēciskām fiziskajām spēlēm tu īsti nevarētu konkurēt ar tiem visiem magiem burviem, vai kā mums ģipa jujutsu sorcerers Max burvis. Kaut kāds burvis. Mums latviski ir grūtības ar to tulkojumu. Burvis. Burvis, laikam, jā, pieņemsim, ka burvis, lāstu tehniku burvis, kaut kas tāds. Es nebaigi negatavojos, es netulkoju kādos nosaukums. Lai tikai nav kā mums kinoteātros reklamē, kā jiu-jitsu burvis kaut kādu. Es vispār sākumā domāju, ka anime ir par jiu-jitsu. Tas nosaukums tāds īpatnējs, likās uz beidzot jiu-jitsu anime, bet... Ak, nē, nav. Disappointment. Jā, višķi savādāks tas viss pasācies bija. Jau viņu uzveic, kā mums tur veiksmīgi viņu uzveic to visu mošķīt. Tā meitene tika pārbaudīta. Viss ir bumbās. Tālāk jau, jā. Tad jau virzās uz to Juvenile centru, kur viņi ir pirmā misija. Pašiem pa sevi. Kur viņš spoilojot, kur Itadori neatgriezās dzīvs. Jā, nebeidzās viņam tur baigi grazni viss. Man patīk tās, ka tur pirmais tāds nopietnais pretinieks, kas viņiem parādījās, ka viņi galīgi ar viņu īsti nevarēja tikt galā. Līdz viņi neaktīvizē savas spējas, bet tad atkal seriāla gaitā ātri vien atklājās, ka izrādās šīs te pretinieks, it kā viņš bija super spēcīgais un viss, bet ja tu paskaties uz to seriāla chronoloģiju, viņš pēc īsa brītiņa pilnīgi tukšs vieta, gan bezproblemātisks. Tur atkal kontrastā ieiet, tur, man liekas, sāk paskaidrot par tiem lāstu līmeņiem, kā viņus iedala, kādas atšķirības starp viņu spēku. Tur bija tas shit moments, ka viņš ir ārpus ranga, ķipa special grade, gārs. Un atklājās, ka viss ir dēļ tā, ka tur bija iekšā viens pirksts. Un tas ir tikai kurš mums tur pēc kārtas trešais pirksts, kur mēs vispār saskārāmies, kas būs ar visiem pārējiem 17. Bet tas bija nenormāli krutējā. Tā kā setups bija visai sakarīgs. 4. sērija liekas, ka bija, kur bija pirmo reizi tas special grade parādījās, un tajā brīdī reāli es sapratu, šitas ir, kāpēc es skatos šo anime, jo pirmkārt tās balsis tiem lāstiem ir tik krūti uzdizainētas ar tiem dažādiem balsu slāņiem, ka viņas tā pretīgi izklausas. Un tad tas izskats tam special grade'am vispār bija, kad viņš tur sāka vēl tā kā mēdīties un par viņiem tā kā ierēkt, vispār tāda creepy sajūta bija, un vispār tas pirmais domain expansion, kad Sukuna pārņēma to ķermenies, tā kā vispār par fanboy palika uzreiz, un tas tā kā man bija highlights noteikti visā sezonā, tā cīņa pret to special grade. Jā, gambare. Sukunas dizains ar tiem tetovējumiem, tas arī tā diezgan unikāli. Neteiksim, ka visur tādas lietas. Tur jau ir tas prikals arī ir, kad, man liekas, galvenajiem varonim, vai nebija tā, ka viņš tikai apēda pirkstu, ka viņam parādījās zem acīm tās līnijas, no kurām citreiz tās Sukunas mūta parādās. Tas arī bija tāds bišķi freaky design elements.
Izskatījās visai interesanti. Vai tajā visā cīņā, jā, ne, tas pretinieks bija gan creepy, gan interesanti. Viņš tāds bišķiņ tās epizodu pavilk uz tādu šausmenes pusi, mazliet viņu. Interesantākais āķis, kas tur bija, kas Sukuna tam mūsu melnmatānajam čalītim pateica, ķipa pārsteigumu, kāpēc viņš bēga prom no special grade. Ķipa viņš viņu varēja uzveikt. Tas bija interesants āķis, un tāds, shit, viņš neapzinās pats savu spēku. Man liekas, tā ir pirmā reize tieši tajā epizodē, ka varēja saprast, ka tas melnmatainais čalīts nav tā kā vienkārši komandas daļa, ka viņš ir spēcīgs, tur kaut kas iekšā ar baigi aprakts. Pirms tam tas nebija tik tā konkrēti pateikts, jo mēs arī par tām visām, tur, kas ir dzimtu līnijām, asins līnijām, vēl neko nezinām. Tajā pirmajā sezonā kopumā tam Megumi vispār ir baigi lielās pašupurēšanās tendences, jau cik reizes viņš paspēja pa pirmo sezonu tikai gandrīz vai atlaist savu to special tehniku, tā teikt, kur visi kaut kādā veidā laicīgi apturēja ar sakritību. Jā, tu domā, ka viņš šito te gribēja visu šo te laiku, kaut savu šo pašnāvniecisko gājienu izmest ārā, ķipa? Kaut kas tam līdzīgs. Pirmajā reizē tas jau bija tajā fightā, kad viņš tikko to pirkstu apēda. Un tad laimīgā kārtā Gojo atnāca un pateica, čau, ko tu dari? Bet pirmajā sezonā mēs neredzam to, kas ir viņa tas īpašā paslēptā, nezinu, Joker kārts. Jā, to nedrīkst stāstīt, jo tas ir otrās sezonas materiāls. Jā, bet ap to laiku mēs redzam, ka viņš visu laiku cenšas kaut ko tādu izdarīt, bet mēs vēl nezinām, kas tas ir. Tur tā viņi ļoti laicīgi deva zināt, ka tur kaut kas ar viņu būs interesants. Kas man patīk. Sugu un tur kaut kas interesants būs, tas ir skaidrs, jo par to praktiski viss seriāls ir vēl projām. Palielam, reāli viss seriāls ir ap Sugunu un Gojo. Ka tas ir tā kā viņi ir paši stiprākie, lielākie. Viens, protams, ir ieslodzīts, otrs nav ieslodzīts, bet ap to viss lietas bīdās. Bet reāli tas Gojo taču skaitās tā kā tik ļoti OP, ka viņš pats teica, ka Sukuna priekš viņa tas nav nekas īpašs vispār. Tā kā tur potenciāli kaut kam baigi spēcīgākam būtu nākotnē jābūt, ne? Tur īsti nevar saprast. Nē, tas Gojo, man liekas, jau tur vairāk teica to, ka viņam liekas, ka viņš var uzveidot, bet viņam neviens nav pārbaudījuši. Varbūt arī viņš nevar. Viņa tā Sukuna iegūst pilno spēku. Tas, ka viņš tur iekšā Satoru, viņam ir kaut kādi tur 3 pirksti apēst, visdrīzāk viņš neko nevar baigi izdarīt. Bet, ka viņš apēd vairāk pirkstus, viņš teorētiski iegūst vairāk spēka. Kaut kurā brīdī, jā. Es nebrīnītos vispār seriāls beigtos ar kaut kādu dramatisko cīņu starp Gojo un Satoru, kad pienācis laiks viņu nogalināt, jo viņš pārāk daudz pirksts apēdis vai kaut kas tāds. Tas būtu visai dramatisks beigas, bet mēs esam vēl baigi tālu no tām beigām. Tur baigi daudz pirksti ir jāpēd. Bet jā... Tāda mums bija. Kā vispār ir ar to pirkstu ēšanu? Tā kā reku, piemēram, kad viņi nosit to special grade kursu, tas tā kā pirkstiņš vienkārši uz zemes paliek, vai kur vienkārši tā kā ķermenis pazūd un viņi to pirkstu dabūja, bet teiksim tad, ja tas Itadori apēdīs beigās visus pirkstus un viņu nositīs, tā kā kur prikals, tad jau sanāk tie pirksti atkal vienkārši visi čupiņā būs uz zemes, vai kā viņi tur mistiski izgais. Bija izskaidrots, man liekas, ka tas kars Sukuna atdzīvojās un, ja kars ir iekšā tajā Jūģī, bet tad visiem pirkstiem jābūt. Nē, tur arī dažu pirkstu arī aizies nebūtu, bet tur ir tā kā tas, kad viņu dvēseles saug kopā vai kaut kas tam līdzīgs, un tad respektīvi viņš tā kā... Jā, viņa dvēseli tiek pievienot laikam dzīvam ķermenim, un ja to dzīvo ķermeni nogalina, tad tas viss aiziet nebūtībā, bet tur viss jēga ir, kāpēc tas Satoru ir tik ļoti kontroversiāls ir par to, ka teorētiski viņu var izmantot, lai nokaut to Sugunas pirkstus, kurus viņi nevar tāpat iznīcināt, viņi pārāk spēcīgi.
Tas bija īstenībā pašā sākumā paskaidrots, ka tas tiešām veids, kā var atbrīvoties no tiem pirkstiem. Tur tā viss neveiklā situācija ir. Bet jā, mums ir tā dramatiskā cietuma cīņa un mūsu ir bijusi tā dramatiskā situācija, ka mēs atklājam, ka Satoru nav tik laba kontrole pār visu savu ķermeni. Maz labās, man liekas, bet lai nečakarētu prātu uz cilvēkiem. Tu saki Satoru visu laiku, bet man liekas, domāju Itadori, jo Satoru ir Gojo. Itadori. Sasodīts. Man nevajag. Galvenais varonis, es teikšu galvenais varonis. Man saki Naruto, visi tāpēc sapratīt. Mēs atklājam tur Naruto. Es zinu divus vārdus, Satoru un Gojo. Tas viens varonis. Būs Naruto, Natsu un Mikslis. Es neatceros, es slikti atceros vienmēr varoņu vārdus. Man ir viņā vairāk iesaugs vai kaut kas tam līdzīgs. Vai arī, protams, ir tas seriāls, kur daži 100 epizodus, tad jā, tam man nosaknējas tas viss galvā. Bet jā, mēs atklājām tur, ka tiem pirkstiem viss nav tik ļoti līdzeni un ka viņš tā kā bišķi nekontrolē to savu ķermeni. Viņš tā kā var pārspēgot. Tur laikam gāja klāt vēl tā situācija, ka viņš tur mazliet bija sasists jau ap to laiku. Arī. Nu, pēc tam viņš īsti nevarēja pārņemt savu ķermeni, jo viņam bišķi nebija sirds vairs. Kas traucēja. Tas bija tāds vairāk mentālais šķērslis viņam. Jā, un pats par sevi beigās tas, ka viņš nomira. Bet tas, ka viņš nomira, tas tā kā sižeta elements, tas man likās bišķi garām, jo mēs visi zinām, ka viņš ir galvenais varonis, viņš nenomirst. Tur nebija nekāda spriedze. Tāpēc nebija tās tādā ziņā. Bet ja mums nav nekāda baigā komentāra par šo, kas notika tālāk. Mums, man liekas, tā nākošais lielais notikums bija tas, ka mēs pamanījām, mums parādīja otrā vai trešā kursa studentus. Es neatceros, kas ir precīzi bija. Viņi bija otrie un trešie. Trešais kurs bija bišķi vēlāk. Sākumā bija tā meitene, tas čalis, kurš runā vispār tikai sushi sastāvdaļu valodā un tas panda. Tie bija otrais kurs. Un tas ir vispār. Jā. Tie ir trešie kursi, man liekas, ir otrajā skolā. Nē, bet tas Toto, tas Baf čalītis un tā vēl viena meča, tie, man liekas, jau bija trešais kurs, ne? Jā, bet viņi ir no otras skolas. Viņi no otras skolas, ja viņi no tās nevis Tokio, bet Kyoto skolas. Jā. Jo trešā kursa studenti no tās Tokio skolas mēs esam redzējuši, man liekas, viņus īsti. Trešo kursu pagaidām. Viens no viņiem parādās filmā, bet tas otrs nav redzēts nekur. Varbūt kas tā par lietu anime ir, es nesaprotu. Es tā kā daudz kam varu noticēt, ka mums ir visādi lāsti un mošķi, kas mums apkārt lido, vai ka tur čalis var izbliest caurumu sienā, vai viņš apēt pirkstu un viņam dēmons iekšā dzīvo. Es tam visam tā kā varu noticēt, bet līdz ko tu ielies runājošo dzīvnieku, man tā kā pazūd visticamības moments. Nu, kāpēc tai pandai vispār bija jārunā? Nu, nē, es to nesaprotu. Man arī ļoti patīk, kā to pandu vienmēr izskaidro. Panda. Just panda. Tas ir tas, kur novelc līniju. Vispārējais vēl bija ticami, un ok, bet ko līdz parādās panda. Ne, labi, panda kā panda vēl, ja viņš tur kung fu pandas ripos vienkārši kautos, ok, pieņemsim, bet kad viņš, kāpēc viņam jārunā? Kā to var izskaidrot? To mēs nevarējām noticēt. Vispārējais, ok, jā. Bet viņš čipa savam kung fu pandas ripos. Jā, nevar būt īpaši, viņu jau nevar saprast, viņš vispār ir tā kā dzīves vai nav dzīves, jo tos tā kā tās, viņus seriālā tur iztulkoja kā šitos te, tā kā kaut kāds reanimētais līķis vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, kaut kas tam līdzīgs, tikai ka Lele, kur ir panāks to, ka viņa ir atdzīvojusies ar to visu jujutsu maģiju. Jā, bet ja tu tā reāli padomā, viņš vienkārši super atnācēja Lele. Beidotājs izdarīja ar to Leli, lai viņa pataisītu dzīvu, tas ir īstais jautājums. Varbūt par to mēs varam nerunāt, bet visi saprata gan jau,
uz ko ir domāts. Nē, reāli nav nejausmas, bet tur prikals jau bija tas, ka mums pēc tam tur rādīja vēlāk, kā viņš tika izveidots, ka viņš sāka bija maziņš pāndu, viņš pēc tam pieaug. Tas arī man negāja roka, viņš ir tā kā vienkārši panda, kuram iebāz iekšā kaut kāda tur džudžutsu maģija, un tādēļ viņš ir runāt spējīgs no jūtām. Ka tur atkal aizgāja šitas te, ka tas viņas spēks, tas ir nekas, viņa īstais spēks ir tajā, ka viņam ir jūtas. tas vecais, tā vecā klišē, tas tāds, viņam ir jūtas, tādēļ viņš ir spēcīgs tāds. Tā kā Dragon Warrior, Kung Fu Panda, jā. Kā gan viņš varētu būt spēcīgs, ja viņam nebūtu jūtas, ja viņš nevarētu izjust depresiju. Tas otrs čalītis, kurš runā tikai tajā suši valodā, pats par sevi jau ir stilīgs. Viņam tas, kā to nosaukt, cursed speech. Tā ir baigi stilīgā lieta, bet tas man arī likās riktīgi, nemāku runāt vairāk. Likās riktīgi stulbi, ka visu laiku viņš runā tajā suši valodā. Un tas likās pilnīgi, sižetam tas nekādīgi nepalīdz. Viņš bez mazliet varēja vienkārši klusēt un tiktu panāks tas pats efekts. Jā, sākumā nebija daudz par to pateikts vispār, jā. Tikai vēlāk tur skaidrot. Kā trešā plāna varonis pa savam jau baigi. Tur tas seriāls mēģina gan spilgt sataisīt trešo plānu. Viens čalīts, kas runā tikai suši sastāvdaļās, tad vienkārši panda randomā, kas netiek paskaidrot ļoti ilgi, kāpēc tur ir panda. Un tā, protams, mums ir meitene atkal pilnīgi bez spējām, kas ir arī, tas vairāk pastiprina to, ka ir kā tur fizisko un iemaņām var arī izdzīvot šajā pasaulē, ka tev nevajag būt obligāti super talantīgam maģijas ziņā. Lai gan tā meitene, viņa jau ir super talantīga, tikai viņa ir tajā cīņu mākslas ziņā super talantīga, tāpēc pa savam tur bez talanta vēl projām īsti tev nav kur likties. Jā. Kaut kur ap to laiku paralēli, laikam tika iepazīstināts vēl arī tas Hanami čalītis, tas ar brillēm. Viņš arī... Nanami. Hanami bija tas special grades. Hanami bija kaut kas cits. Sākās tā vārdu jaukšana kopā, kad Hanami, Nanami, Gojo, Jogo, tas jau sāk prātu čakarēt drusku, varētu drusku savādāk. Parādījās tas dead characters ar kruto balsi. Uz slaveno voice actoru. Nanami, pareizi. Es nemaz nemēģināju viņus iegaumēt, man bija baigi ok. Ex-salary man, jujutsu sorcerer. Nanami, mēs runājam par to ar brillītēm, kas bija viņš ko tas trešdaļās visu dalīja, vai tam līdzīgi, kaut kas tam līdzīgs bija, vai jā. Nē, viņš bija stilīgs, tā kā biroja darbinieks, kas ir ieguldīts iekšā visā šajā te, ka viņš bija tāds, ka tev, ja tu esi kādreiz strādājis birojā, tad tev sirsniņa tā kā vilkās uz viņa pusi. Es tikai to viņa gimiku mazliet arī nesapratu, ka viņam bija tā kā, ka viņam baigi nepatīk tā kā strādāt pēc darba stundām, un tad, ja viņa tur kāds tur ilgāk, tad sākas baigie sūdi, bet, teiksim, kur ir tā loģika, ja tev tik ļoti nepatīk strādāt pēc tām stundām, kāpēc tu vienkārši uzreiz nevari ieslēgt to savu superpower modu un vienkārši iznīcināt visus jau 5 minūtēs, un tad tev nebūs jāstrādā pēc darba. Kāpēc to visu jāatliek, tad ir uz to pēc laiku. Man ir 2 teorijas par šito, jo prikals ir tas, ka par to laiku, tas notika tikai tajā epizodē, ja? Tas laika ierobežojums kaut ko noteica, un pēc tam seriāls pilnībā aizmirst. Jā, bet viņš pirms tam visu laiku runāja par to, ka viņam baigi besīt tur visu laiku. Jā. Viņam bija tas štiks, ka viņam ļoti patīk visu darīt pēc noteikumiem, visu pareizā kārtībā. Visu organizēts vajag. Man ir, es laikam šobrīd, zinot, ka tur seriāls tālāk aizgājis, liktu likmu uz to, kad tas bija vienkārši prikals, ko viņš pateica. Viņam tur reāli nebija kaut kāds laika limits. Jo seriāls pēc tam aizmirst galīgi par to laika limitu, un vairāk tas nekad nav pacēlies. Varbūt, protams, bija reāli tā, ka tas viņam no sākuma bija ieplānots kā efekts, un pēc tam aizmirsās. Varbūt mangā tas, teiksim, turpinās, bet anime vairs nav.
Bet jā. Nē, viņš bija prikulīgs varonis. Viņš bija zin, tā tēva loma priekš mūsu galvenā varoņa principā. Viņš bija tas nopietnais pieaugušais, jo ķipa Gojo nevienā vietā nav pieaugušais. Viņš ir ķipa labākajā gadījumā kaut kāds wild uncles. Un vispārēji viņam ir vienaudži, tad viņam bija tā nopietna tēvišķā loma. Un tur jau arī aizgāja tajās visās cīņās, kas pēc tam bija visur tādas nopietnākas tēmas par tur nāvi un cilvēku galināšanu šitām lietām. Bet jā, no varoņiem varētu būt, ka viens pat no maniem top varoņiem, kas vismaz tie joki, kas viņa no sākuma bija, un viss tas bija gan prikulīgi, man patīk. Vai viņš ir top husbando seriālā? Visdrīzāk nē. To dominē vienkārši nežēlīgi Gojo. Cik es visādus kreklīgus fandomus vēl visu esmu redzējis. Ķipa husbando kategorija best boy viennozīmīgi Gojo. Man ir grūti apstrīdēt to. Tu tik paskaties uz tiem baltajiem matiem un tām zilajām mūžīgajām acīm. Un domā, Kakashi. Nē, Kakashi toči nevienā vietā nebija šitas top boy Naruto, man liekas. Es pateicu, ka viņš bija top boy, es gan jau kaut kādā Sasuke vai kaut kas tāds Naruto. Plus vēl, ja godīgi, man ir sajūta tāda, ka Naruto vēl bija varbūt pirms tiem laikiem, ka visur vajadzēja visus kaut kā šipot vai izvēlēties, kurš ir labākais puisis, kur labākā meitene. Tas vēlāk parādījās druscītiņi. Bet, nē, ja mēs runājam vispār par best boy, tad ar waifu ir baigā problēma šajā seriālā. Īstenībā, ir rīktīgs deficīts, kur waifu ir, jo ir kaut kāda kas pretendēti, kas mums ir daži, viņi tā kā, es pat teiktu, parādījās varbūt pēc tam. Kas mums ir? Mums ir tā galvenās trijotnes, tipa pirmkustienes meitene. Bet kas pa waifu viņa tāda? Es nezinu. Nav tās, galīgi nav tās. Un tad tur viss ir trešais plāns. Reāli es nonāku pie tā, ka tā zilmatainā meitene ir best girl, kas bija. Useless Miva. Jā, viņai bija bez komiski elementi zils UTT. Tur parādījās uz brītiņš tā meiča divām bizēm priekšā un aizmugurē, ģipa meimei. Ja? Viņa ģipa ir sērijas mamīte, bet viņa neparādās pirmajā sezonā. Mēs kaut ko pa viņu reāli uzzinām, un viņa sāk var ierindoties ķipa waifu rindās. Milfu kategorijā varbūt. Bet tikai otrajā sezonā. Šeit viņi galīgi vēl nekotējas. Tur jau tās Zenina māsas ir abas divas no abām skolām. Nē, jā, bet vai viņam ir tā waifu enerģija, kas viena ir ķipa toksiska un ļoti traumēta ar revolveri, un otrai labi sanāk rīkoties ar šķēpiem un zobeniem. Un tas ir tas, ķipa... Vienai no viņām ir brīlis, tas ir brīļu fetiši, ir laikam, diži citu variantu nav, ar brīlēm toču vairs nav. Un tāpēc grūti. Vēl viens variants bija tā tur meitene, kas bija slotas, blonda, kur bija uzvalkā, kas bija tā kā tas asistents. Nē, uz slotas, tas ir tā lolita teritorija, bīstam lauka. Es par to asistentu runāju pēc tam, ka viņa var būt, man zilmatainā likās tomēr labāk izstrādāt foršāga, bet šitā te vēl tāda blondā moška arī. Bet arī tur tāds trešais plāns labākajā gadījumā, tur pirmajā plānā mums nav. Nē, principā jau Hanami var pieminēt, kāpēc gan ne mīlīgs demons potenciāli, ja tev patīk tādas lietas, kāpēc gan ne. Tur ar to genderu ir mazliet grūti saprast īstenībā. Tu mēģini noteikt zīmumu šim te daģu krūmam ķipa. Mēs šeit nekīkšēmojam, bet izvēlēsim labākais waifu ir koks. Bet vēl rekurtām mēs vēl tēmē nepieskārāmies, bet school shooteram mamma arī bija tīri normāla, kur tāda izklausījās draudzīga. Tam Junpēm mamma.
Kurš bija school shooters? Tas tumšmatainais emo čolītis, kuru apbežoja skolā. Bet tā bija viņam mamma sanāk, es neatceros, vai tā bija kāda māsa lielā, vai es neatceros. Nē, mamma. Tā bija seksī mamma. Jā, uz īsu brīdi parādījās viņas. Īsu brīdi, tad viņa tās uz pusi samazināja. Tas jau bija tas depresīvais stāsts līnija ar to, ka viņi visi nomira un tad nebija nekādas taisnības vai nekas netika atrasts, vienkārši viss bija slikti pa savam. Jā. Tā māte jau arī čakarējās un tā krita pa upuru ģipa ļaunajiem gariem. Tāpēc nekas tāds precīzi nebija. Reāli tajā stāstā, man liekas, lielākais notikums, kas tur bija, ka mūsu Itadori bija jāsadzīvo ar to, ka viņš nogalina cilvēkus. Tas bija lielais atklājums, jā. Kas bija ļoti, ļoti mutējuši cilvēki, bet cilvēki, kas oriģināli bija cilvēki, devis gari. Kas likās interesanti, ka viņi nevar atšķirt šitie visi džudžutsu magi, nevar atšķirt garu no kaut kā fiziska, ka viņiem vienmēr ir tas šoks un pārsteigums, ka šis bija īsts, nevis maģiskais, kas izzudīs. Kaut kāds, laikam, hints tur bija, ka viņi to cursed energy nevar tik labi sajust no viņiem vai kaut kas tam līdzīgs. Bija kaut kas tāds bija. Arī es biju pārsteigts, ka tajā kinoteātrī, kad tas special grade tos skolniekus pārtaisīja par, es nezinu pat ko, moderno mākslu, ka neviens nebija diži šokēts par to visu, ka policija atbrauc, paskatījās, ka tāds, viss okay. This is bad. Standarta situācija. Jā, tas vedina uz domu, ka šajā visumā tas ir stipri izplatītāk parādīt. Nekā gribētos domāt. Bet jā. Tur tāds labi gribējās. Es biju domājis, ka reāli tā čalīti, kurš sadraudzējās ar to garu īpašo, ka viņam tas gārs nomutēs viņu un iedos viņam kaut kādu baigu OP spēju vai vēl kaut ko. Es galīgi nebiju iespaidots par to, kā viņu latviski tur to sauc. Jellyfish angliski bija. Kā bija latviski? Jellyfish. Medūza. Medūza, jā, ka viņam vienkārši ir lidojoša medūza ar kodiem dzelksnīšiem, kur noindēt cilvēks. Es tāds, bet esmu redzējis stipri labāku mantu. Ar to karakteru vispār bija tāds gada disappointments tajā anime. Viņš taču openingā parādījās, kā tā var. Jā. Viņš ar Jūģi labākie draugi, taču tur openingā. Nē, kā mēs pēc brītiņa atklāsim, viņam ir cits labākais draugs. Liktenis lēma viņam pa citu draugu. Bet jā, es pieņemu, ka viņi ielika viņu openingā ar tādu domu, ka viņi mūs nošokēs, ka viņš neizdzīvoja, ka mums vajadzēja domāt, ka tūlīt viņš tur pievienosies bandai. Bet man nebija sajūta, ka viņš izdzīvos tīri dēļ tā, ka viņš kādus sūdus viņš sataisīja tajā skolā, ka viņš jau tur sāk galināt cilvēkus, un te parasti kaut kā seriāli neatstāja tādus varoņus dzīvus. Mums notika tās, vai mēs gadījumā nevirzamies jau klāt pie mūsu lielākā varoņa atklāšanas dampa, kas bija tās spēles. Jā, kurdu mums bez turnīra arkas vienkārši. Kas tā tāda anime būtu tīpaši šonens kaut kāds, kur nebūtu kaut kāda veida vai formas turnīra arka un sacensības starp skolām vai skolēniem. Tas taču ir obligāti vajadzīgs. Jā, tāpēc, kur bez tā. Mēs atkal, kas mums būs viens no spilgtajiem varoņiem, kas mums parādījās, kas ir Todo, kas ir, nezinu, muskuļu galva, kas fano par elkiem, vai vismaz vienu konkrētu elku. Un kā viņš nosaka visu. No. Ja viņš nosaka cilvēks balstoties tikai uz to, kādas sievietes viņi izvēlās, viņam neko vairāk nevajag.
Un, jā, tas man liekas, no tiem otrās skolas viņš viennozīmīgi spilgtākais, un tāpat laikā viņš skaitās stiprākais. Viņš arī lielā mērā ir uz to savu muskuļu spēku, balstās pa savam. Jā, viņš taču ar savējo, kādu viņam tur 40,000 IQ ir taču. Vai cik viņš tur pateica? Jā, ka viņš pats paziņoja, ka viņam ir superprāts. Bet cīņās viņš jau parasti īstenībā bija smadzenes. Nu, jā. Jā, tādā ziņā varbūt viņš nekāds meatheads diži nav. Itadori tad ir stipri vienkāršāks cilvēks, mums galīgi stipri vienkāršāks. Bet jā, kas mums vēl tāds labs no tās citas skolas parādījās? Neparādījās vēl viena panda, kas ir ķipa bonus. Mums parādījās robotcilvēks, kas ir liels leciens. Mekamaru mums ir. Mekamaru, jā. Maģiskais meka, kas ir ok. Tas bišķi grauj to visu, ja tur parādās no nekurienes advancētas tehnoloģijas, ka tur mekas praktiski parādās pēkšņi. Ir kā viss bija normāli, un tad bums, ķipa robotcilvēks. Nu, pēc būtības jau tas pats princips viņam ir, kas pandai. Abi divi lieto līdzīgus principus. Tikai bišķiņi savādākā veidā. Viens ir tieši tā kā pats tas objekts, un viens tā kā lietot objektu. Viņi tā kā abi ir staigājoši šlēles pa savam, tikai Mekamaru gadījumā tur kaut kur vannā sēž tas cilvēks. Kas, tas tāds bišķi tumšais prīkols, ka tur, viņam čalim baigi nepaveicās. Pa pārējiem. Tā tur tās divas dvīnes, kas ir tāda dvīne, kas ir otrā skolā, viņi ir tādi galīgi, es nezinu, viņas galvenais raksturība īpašība ir tas, cik ļoti toksiski viņi ir. Nekas īpaši. Tur tā lolī, varbūt lolī, man liekas, viņa ir lolī, kas ir ķipa ragadiņa. Arī, brīkols, ka tur vienkārši viņi paģēba un ievaisīja tādu klasisko ragadiņu iekšā. Bet savādāk no viņas nekāda diža labuma nav. Viņa tāds kalns. Jā, vēl bija čalītis no Dead Man Wonderland, kurš ar asinīm savām tur visus močīja. Kamo. Pareizi, jā. Viņi jau tur beigās daudz ir. Bet jā, šitas te... Arī viņš it kā bija spēcīgs, viņš bija tas nopietnais, tāds nopietnais maks. Tas arī palielinām bija visu viņa rakstura īpašības. Viņam ir asins maģija, viņš ir nopietnas. Viņš ir klāna galva būs, un tad viņš ir nopietnas. Nu, viņam ir iedzimta savu tehnika ar savu Dead Man Wonderland spēju. Nē, tad mums bišķi pavēra durvis viņš un tie citi varoņi par to, ka tur ir tie lielie vecie klāni, ķipa augstmaņu klāni, vai mēs tā varētu izteikties, kas tur dzīvo un ņemās un mēģina sataupīt tās maģiskās asinis, lai pēc tāciem būtu spējas. Un tur, ķipa, ir ļoti daudz, es nezinu, kā to maģiskā rasisma pret tiem, kuriem nav spēju. Jo viņiem ir arī tas princips, kā viņi nosauca heavenly restriction, ka daži tie jujutsu burvi piedzimst ar tā kā limitācijām speciālām apmaiņā pret kaut kādu citu tur īpašību. Kā piemēram tas pats Mekamaru mēs runājām, viņš tajā vannā sēž, jo viņš, viņa tas restrictions, viņu paralizēja vai kaut kas tam līdzīgs, iedodot viņiem apmaiņā masīvu tās enerģijas daudzumu. Tur ir kaut kāda ideja par kosmisko balansu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja tā meitene jau arī, kurā nevar vispār izmantot te kādu maģiju, bet viņai tas lielais būs. Jo arī gāja runas, ka viņai ir kaut kāds starī. Viņai tieši otrādi visu aizgāja, ka viņai nav tās enerģijas vispār, bet apmaiņā viņai ir tur paranormāls fiziskais spēks. Jā, cīņu iemaņas vispārējais. Man ir sajūta, ka tur vēl bija kāds no tās skolas varonis, vai man tikai tāds sajūta. Tā zilmetainā meitene, pareizi, kur bija bišķiņ useless. Useless mīva. Jā, vai gadās.
Un, jā, es nezinu, ko vēl tur teikt tieši par tiem varoņiem. Nu, ok, Todo bija, jā, tur spilgtākais varonis viennozīmīgi liekas Todo. Otrākais spilgtākais, kurš viņu zina. Nu, pa virsu, jo viņiem ir vēl tie direktori abām skolām. Ir. Man bija tāda vilšanās, es mazliet lēcu uz priekšu, bet man ir bail, ka es neatcerēšos, ka tam Opim no otras skolas, kā bija viņam šitas te, viņa superspēja ģitāra. Viss stāsts par lielā doma ir tāda, ka viņš ir vecais Opis un viņa superspēja ģitāra. Tas bija tāds krūtais mērķis to vispār momentu, jā. Nezinu, kāpēc, varbūt atceraties, atgādināja, bija tā filma Scott Pilgrim vs. The World. Es viņu baigi ieheitoju skolas laikā, un tas kaut kādu PTSD uztaisīja tajā brīdī. Kas ar kameru ir? Man nosprāga kameru. Man jākators beidzās. Es nezināju, ka viņš prot beigties. Tāpēc mēs turpinām šādi. Es viņu pamēģināšu pēc brītiņa ieslēgt. Varbūt viņi ir atčukājusies. Ja viņi kā lādējis. Jā, jāliek fotografiju vietā. Tas būs pēc apstrādes problēma. Nu jā, tā ģitāra kaut kā, nezinu, tajā brīdī bija tas baigais putras moments vispār ar to čuninu egzamu tajā mežā, kad viņi iepazīstināja tik daudz personāžus uzreiz un katram ir tik unikālas tās spējas bez īpaša paskaidrojuma, tā kā reāli tas ir tas teiciens burtiski, kur mēs metīsim sūdu kaudzi pret sienu un skatīsimies, kas pielips. Jo tur, saku, var atsaucies uz visām animēm zināmajām atrast, un varbūt, ka tas ir labi, varbūt, ka tas ir slikti, es nezinu, bet likās tās drusku overloads, tā kā pa daudz drusku visa, kā bija. Kā tā ģitāra viņam laikam bija kā tāds instrument of choice vienkārši. Viņi tā pati spēja jau ar tām skaņu. Burtiski bija tas, ka viņš ir pastiprinātājs ķipa. Viņš ir tā kā amps, jā. Viņš bija kaut kāds lielais metāla Opis or something. Jā, Judas Priest in real life. Kas ir kā, nav man tumur viens izvēle. He's back. Es esmu atpakaļ redzējis, cik uz ilgu laiku, kas man ir. Es esmu sagatavojis sev maziņš to te akumulatoriņu, kas ir nomainīt. Bet jā, tā cīņa ar, ka tur bija. Es šito skatījos, man liekas, es nevarēju pirmo reizi, es Miklēni atceros tā, ka tur, nevarēju arku saprast, nevarēju izdomāt. Tur būs tas variants, kad ļaundari ielauzīsies un sajauks visu lielo cīņu sacensības. Ja? Vai arī tas beigās būs tagad negaidītais pavērsiens, mēs esam izcīnījušies viens ar otru, un tā pēkšņi mums vajag saņemties un vēl cīnīties, jo vēl priekšā ir lietas, kas ar lietām, es domāju, to turu. Beidzamo cīņu, bet beigās galīgi nekā nebija tāda, ka tie ļaundari izjauc mums visu, ka mēs dažas cīņas redzējām reāli starp potenciāli vājākajiem. Labi, visi pacīnījās jau pa lielam. Mēs uzzinājām, ka panda ir spēcīgāka pa Mekamaru. Kas ir ok, bet vienīgais par pāndu, man liekas, mums baigā mistērīgi paliek, ka tur bija tā runa par to, ka viņam ir tie 3 kodoli iekšā, jā, bet mēs zinām tikai, ko 2 no kodoliem dara šobrīd. Jā. Mēs nezinām to 3. kodolu, jo tas bija tas pirmais kodols, pa ko Mekamaru iesit, un tādēļ mēs neuzzinājām, ko tas kodols dara. Es tā to sapratu, priko. Tur viņam, man liekas, bija fusions no dažādiem dzīvniekiem sataisīts vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, viņam bija tas gorilas kors un panda bija balans. Visdrīzāk atkal dēļ tā, ka viņš ir kā tur 2 krāsās, balts un melns.
Jūs varat runāt, jūs neskatieties mana kamera. Interesanti. Es tagad kaut ko runāju, bet es esmu pilnīgi novērsies uz šito te kameru, kad man ir jauns akumulators, viņš ir iekšā un bums. Aizgāja lietas. Tādas lietas. Jā, par to cīņu. Es nezinu. Man tik kotīgi neizcēlās nekas tāds. Ok, labi, vienīgais, kas man izcēlās, ja mēs runājam par tām cīņām, kas bija starp audzēkņiem, ja, man izcēlās, protams, tas, ka to Itadori un Todo, kā viņi kļuva pa brāļiem. Jā. Tas izcēlās, viņi tur sāka apmācīt UTT. Viņi taču, pabeidz skolu kopā, izrādās. Jā, pēkšņi. Tu sāc saprast, ka šis Todo, viņš tāds ļoti unhinged, ja tā var teikt. Viņš tur ir vāju saikni un realitāti. Prīkoli. Forši, tādā ziņā vajag forši. Bet... tur aizgāja tas labais fights jau starp to duetu pret Hanami, kad Yuji un Todo kopā sagāja komandā un sāka cīnīties. Par to special grade? Jā. Jā, tas man no tiem, ko līdz parādījās, tas special grades, ja kodīgi tās visas cīņas, kas tur bija starp audzēkņiem, viņi baigi aizgāja otrā plānā. Un galīgi nepaspēja viņi parādīt reāli to, cik ļoti OP ir tas čalītis, kurš runās tikai suši ingredientos, ka viņam ir tas nolādētā valoda, vai nezinu, lāsta mēle, tas varētu kaut kā latviski tā varētu iztulkot. Ja viņš īstenībā nežēlīgi spēcīgs pa savam. Ja tāpat tas, ka viņš varēja tik ļoti ietekmēt to īpašo special grade, tas jau arī bija baigi daudz. Bet jā, viņi tik labi neizrādīja. Tur viņi visi baidījās, ka tur cīņā, bet beigās viņš tā kā dižu, bet viņam nebija viņa īpašās dramatiskās cīņu ārkas beigās. Bet tā cīņa par to, tas jau bija tas highlights, tur uzreiz bija prikolīgi. Man liekas, arī tā bija visanimētākā cīņa visā seriālā. Tur bija vislielākais budžets ieguldīts pēc ilguma, pēc visa. Viņi arī ieilga normāli diezgan. Jā, visi praktiski pagūja pacīnīties ar viņu. Tika ļoti izrādīts tas Todo, viņa tās plaukšķināšanas superspēja. Kā viņš nosauca Boogie-Woogie. Boogie-Woogie, jā. Tas bija, man tas riktīgi patika, jo tev jau likās, ka viņš tika fiziski tik ļoti spēcīgs ir, bļāviens, kāda viņam tehnika būs, ka viņam būs kaut kāda vēl vairāk OP tehnika, bet patiesībā tajā potenciālā, cik ļoti viņi ir iznīcinoši, viņam nekas īpašs, tad viņa Boogie-Woogie nekā tāda nav, ka viņš negaidīti kļūpa tādu super strateģisko varoni, viņam tā tehnika ir spēcīga, apvienojumā ar viņa muskuļiem, bet tikai, ja viņš lietos gana daudz smadzenes, ja viņš lietos savu 40,000 IQ, tad saliksies lietas. Tas kā varonis man patīk, kā viņš ir sataisīts tajā, ka viņš nav vienkārši meatheads beigās. Viņš, protams, ir ļoti mežonīga kārts tur. Bet cīņa. Tāpa cīņa, man nekas neizlaicis, ja godīgi tāds. Bija forši, bija prikulīgi. Tur tas dabas augs, kas iekarsa cīņā un sāka cīnīties, bet kur arī sasita vienkārši. No sākuma gan izskatījās, ka viņam dūrs neko neizdarīs, bet pēc tam kaut kā cīņas gaidā, draudzības spēks vinnēja, viņam tomēr sanāca viņu sasista dūrēm. Tas kaut kā tā izskatījās. Un tur vēl bija tas Purple Lightning, angliski, lilā zibens, vai kā viņi tur sauca, kas ir kaut kāds tā kā special moves, ko var izdarīt Jujutsus burvi, jā. Bet man baigās sajūta, par to sitienu, tu domā, tas ir Black Flash. Black Flash, Black Flash. Nezinu, kāpēc gribēju Purple Lightning kaut kas. Kaut kāds sitiens, kas var notikt tikai
pilnā tur mega koncentrācijas līmenī. Dažas reizes. Un tad tikai nekurš katrs var to izdarīt. Jā. Man tālāk ejot, man sajūta, ka tajā cīņā viņi baigi sataisīja, ka tas ir pats svarīgākais, ka tu savādāk neko nevinnēsi, ja tev nav tā melnā uzliesmojuma vai kā. Pēc tās cīņas bišķi bija sajūta, ka visi aizmirst par to prikolu. Tur vienā cīņā pēc tam tas parādījās, bet kopsumā pa lielam visi aizmirst par šito prikolu. Kas bija arī tāds. Jā, šī diezgan maz parādās. Antiklimatiski truscīti. Tad atkal iedeva to Itadori Yuji momentu ar viņa to naturālo talantu, kā viņš iztaisīja to 4 reizes pēc kārtas, tā kā Nanami kādreiz viņa labākajā dienā. Bet viņam arī paveicās tikai labākajā dienā. Jā, 4 reizes. Bet man bija sajūta, ka viņi to lielo mošu nesasitīs. Viņi tā kā tuvojās vēl kaut ko. Man bija rektīgi sajūta, ka viņi vienkārši mēģina vilkt laiku garumā, līdz Gojo parādās un visus sasit. Bet beigās viņi izrādījās stiprāki. Gojo, protams, parādījās un visus sasit, bet ne. Bet reāli, kāpēc bija tas moments, kur viņš tā kā... Viņam ir spēja teleportēties, tas bija pierādīts jau iepriekš, kur viņš pret to vulkāna čalīti kāvās, un viņš toreiz aizteleportējās, paņēma Yuji un tā kā teleportējās atpakaļ. Kāpēc šajā gadījumā viņš arī sākumā, kamēr viņi vēl nebija uzbliezuši to tā kā aizsardzības, to barjeru, kāpēc viņš vienkārši nevarēja uzreiz pie viņiem aizteleportēties, viņam tur vajadzēs skriet pa jumtiem. Es saprotu, ka tas ir stilīgi, bet tā kā daudz praktiskāk būtu vienkārši aizteleportēties un visi cisa, bet kāds tam bija pēc tam izskaidrojums? Ja vispār bija. Nebija, man liekas. Vai viņš vispār zināja par to situāciju, jo no paša sākuma? Bet sanāk, ka ir tas moments, kad viņi taču tur vienā brīdī sēdēja tajā savā bāzē, tie skolotāji, un saprata, ka kaut kas nav riktīgi, bet tas aizsargvilnis vēl nebija uzblies, un tad viņu uzlika tad, kad viņi skrēja. Bet ja viņš uzreiz būtu pie viņam aizteleportējies, tad... Jā. Tas nebija, ir kā skaidrs, ka viņš, man liekas, gan var lidot, gan var teleportēties, un tajā laikā viņš vienkārši izdomāja skriet kopā ar visiem pārējiem. Tas burtiski, man liekas, bija sataisīts tīri... Nē, varbūt, es šobrīd šo pilnībā izdomāju, bet varbūt, ka tajā jujutsu augstskolā ir kaut kādas super aizsardzības, ka tur nedrīkst teleportēties iekšienē. Tas ir mans labākais minējums. Bet tas ir tāds, no tīri gaisa izvilks. Tur jau vairāk izskaties, ka viņam vajadzēja sižetam vienkārši to padarīšanu. Jo arī pēc tam, kad tika nojaukts tas lielais kupols, un tas Gojo bija lidoja augšā un skatījās, kas notiek lejā, viņš izvēlējās to vājo čalīti sasist un tikai pēc tam pievērsties tam... nolādētajām garām, īpašajām, bet tad viņš nevarēja arī teleportēties. Viņš izdomā, ka viņš šaus pāri visam milzīgu enerģijas bumbu, jo viņš savādāk nepaspēs. Un tāpēc varbūt tur bija ierobežojumi, bet tāpat laikā lidot viņš varēja. Vai viņš lido lēnāk nekā skrien, tā kaut kas tāds notiek. Jā. Arī man tā motivācija nepatika, ka viņš izvēlējās doties vispirms pie tā otras skolas direktora, nevis pie lielā gara, jo it kā tas kaut kāds spicais direktors, gan jau viņš var tikt galā ar to visu, pat ja viņa superspēja ir vienkārši kombiks, ģitāras. Īpaši Gojo neizskatījās, ka tieši gribētu, lai viņš izdzīvot arī pa savam, ka viņam nebūtu baigi lielā pretenzija, tā kā viņiem lielais beefs tur. Tāpēc tur bišķi citi izskatījās, ka viņi tur tā kā sižets iegrozījies tādā veidā, lai tas īpašais gars izdzīvot mazliet ilgāk un viņam būtu vēl iespēja vēl pacīnīties tālāk. Nevis, ka vienkārši atnāc Gojo viņus visus sasit. Tādā ziņā, jā, tur ir kaut kādas šitādas lietas. Man patīk super spēcīgie varoņi, bet tas Gojo brīžiem tur tā kā rodas jautājumi, kāpēc lietas ir tā, kā viņas ir. Bet... Kā viņam vajadzēja aiziet, izžmiegt to miesnieku, taču tā kā tādu slapju dvielu. Man liekas, viņa pēc tam miesniekam tā kā reģenerēja mistiskā kārtā tās rokas vai kaut kas, lai gan tur jau bija lupatiņas tādas palikuši. Bet reāli pēc tam sekoja lielākais tāds what the fuck moments. Tā beisbola spēle vispār bija neizprotama lieta. Tā kā
Pilnīgi ne no kurienes vienkārši. Bet man vēl patika, tas bija tas varonis uz īsu brītiņu parādījās, bet tas varonis, kuram bija zobentiņš, ar roku. Kad es ieraudzīju to zobenti, tas bija tāds, zini, tāds vientuļā cilvēks zobens, kurš te patur rociņu, kad viņu lieto. Tipa forever alone. Tur bija tas čalis, kas medīja vājākos burvjus vienkārši pa vienam. Jo, bet pēc tam, ja mēs ejam pie tā beisbola, tas bija burtiski, man liekas, tas vienkārši bija anime prikols. Tas bija tā kā, tas bija tā kā šitā te pludmales epizode, ka viņš šeit pateica, būs beisbola epizode. Ja periodiski parādas arī beisbols, tā kā viņš ir riktīgi populārs, kādam sižetiski, tur taču nekas tas nekalpoja nekam sižetiskam, tas bija tā kā prikola pēc, bet, es laikam, lai radītu to skolas gaisotni. Starp citu, mēs šitam arī vēl neesam pieskārušies, kā jums tā lieta aizgāja. Man personīgi tas baigi kaut kā dažreiz pabojāja atmosfēru tie Juju Stroll, kur tie sēriju beigās tie tā kā mazie komiskie prikoli, tā kā priekš kam tas ir vajadzīgs, tas baigi neierubīja. Tā kā pēc nopietnas sērijas vienkārši iemauc tādu tā kā humora gabaliņu, tas tā kā nelikās īsti vajadzīgi. Man liekas, diezgan daudzos anime parādās kaut kas līdzīgs. Ir, vai vienkārši rīkaps vai kaut kas tas tā kā prikola pēc. Kaut kāds side, tur spin-offs, nezinu. Lai tev radītu vēlmi noskatīties nākošo epizodu pa savam, plus tu iebāzi kaut ko tādu, tu samazini epizodes ilgumu un tev vajag mazāk maksāt. Kaut kāds komisks interaktions starp personāžiem varbūt. Viņš jau vienmēr tas tā kā Jujutsu Kaisens, viņš nav pats nopietnākais, kas var būt. Viņš ir tā kā bijuši kaut kādiem komiskiem elementiem vai kaut ko, teiksim, Gojo ir komisks elements, tas, kā tas lielais plikais Dodo, lielais plikais čalis. Jā, bet tomēr. Viņš šis seriāls nav super nopietnas, bet nopietnas. Tumšas tēmas vietām ar to čalītim, kur to mamma nogalina un vispār tādas tēmas un pēkšņi sērija beidzas un tad vienkārši random kaut kāds pilnīgi nesaistīts fragments, kur tie karakteri tā kā tur arī nezinu, kaut ko pilnīgi nesaistītu dara. Tā kā mangā es paskatījos arī, laikam tas ir. Un man liekas, tādas lietas tā kā labāk darētu, piemēram, kaut kādā, nezinu, ja tu nopērsi tur fiziski kaut kādu boksetu vai kaut ko tādu, ka viņas tev ir tā kā bonus saturs vienkārši. Bet kabināt to pie sērijām, es personīgi baigi nesapratu. Man tas neprasījās noteikti. Es viņus neskatījos īsti, tāpēc es nezinu. Es vienkārši, man sākās sērijas beigas, es tādu, nākošo sēriju. Tā beisbola beigās vēl tas labais moments, kad to izrubīja ar bumbu vienkārši. Tad Itadori saprata, ka visi vienkārši viņu ienīst. Visi tur jūsmo tikai. Jā, tas ir smagi dzīve. Todo visi tev ienīst. Todo. Bet pēc dramatiskās lielās cīņas varbūt arī bija man nebija, vai tā beisbola epizode, tāpat nebija epizode, tas bija tā kā vienkārši scēna, vai viņa bija super vajadzīga, nē, viņa pavirzīja sižetu, nē, bet vai viņa bija pa garu, man nebija pat sajūta, ka viņa pa garu, ka bija ok. Tāds light-hearted epilogs vienkārši ielikt. Pēc lielās cīņas, ko tu pazīsti? Vēl vienu lielo cīņu. Var, bet es drīzāk varbūt, ja nebija budžeta. Un cīņas varbūt tik labi neļāva. Lai kā pēc tam mums arī tāpat sākās nākošā lielā cīņa pa lielam. Jā, tālāk aiziet tā pēdējā sezonas arka, tā teikt. Jā, ka mēs kaut ko uzzinām, ka šitam melnotainiem čalītim no pirmā kursa ir māsa un viņa kaut kas nevis nelegāls, bet nelāks ir noticis. Kas bija pavērsiens. Es godīgi nezinu, vai viņi kaut ko turpinās ar to māsu, bet mēs uzzinām, ka viņa ir nolādēta, noburta. Tas ir ļoti dramatiski, un ka viņš ir gājis skolā, un viņš bijis baigais kauslis. Vai godīgi man bija pilnīgi tā kā vienaldzīgi tas viss viņa skolas pagātne. Tas arī viss viņa tā izpēta arī likās tāda, ok. Tur laikam mēs mazliet iedziļinājāmies tajā, kā izskatās parastā Jujutsu burvju dzīve, ka viņi izpēta, kas tas tāds pa lāstu, kā viņš strādā un kaut kas tur notiek.
līdz brīdim, kad aiziet līdz tam galējam. Mums ir pusam pauzes. Visi ir rūpīgi skatās, kas notiek tajā webkamerā. Vai kāds aizgāja, ko tur paņēma no Latvijas? Detaļas. The small details. Jā, audio klausītājiem nebūs, viņi nesapratīs galīgi, kas šeit notika. Tas tika ekskluzīvi video klausītāji. Tāpēc, ja kāds klausās tikai audio, arī ieslēdziet video, paskatieties. Exclusive content. Jā, tikai īsti fani zināt šos inside lietas. Bet jā, kas tur pa to vārku, tā izpēta visa. Es biju gaidījis, ja godīgi, ka tur būs kaut kas vairāk, nevis, ka viņi visi, ka tur ir tāda maziņa tā smirdupīte, kas tēk zem tilta, jā, un ka viņi visi dramatiski pārspēļ vienu soli, un tad tur pēkšņi notiek maģija. Es biju gaidījis kaut ko labāk. Nevis, ka viss, ko vajag, lai aktivizētu, tas ir pārkāpt tam visam pāri, un kaut kādā veidā neviens cits to nav izdarījis, un nav tā, ka tur kaut kāda līča kaudzīta būtu. Tas bija tāds varbūt. Nebija nevainas. Kainas bija gaidījis kaut ko labāk, bet otrs puses tas kaina strādāja. Tur bija arī paskaidrots, kāpēc pirms tam nekas nenotika, jo tas sāk notikt tikai dēļ, kad pirksts aktivizējās, jo tas lāzes bija apēsts no pirksta. Es biju pārsteigts, ka viņi tam atkal tam nākošajam pirksta dēmonam nesataisīja diži atšķirīgu dizainu, ka viņš arī bija tieši tāds pats. Tieši tāds pats. Jā, ka ķipa tāds, varbūt identiski, bet tas bija gandrīz copy-paste. Tas tāds, tas sanāk, visi pirkstu dēmoni izskatīsies šitā. Jā, pilnīgi piekrītu. Tieši tā likās tā foršākā lieta, kad pirmo reizi tu viņu ieraudzīji, tu tā kā gaidīji tādā hype līmenī, kādi būs nākamie, kā ar kaut ko atšķirsies un būs stilīgi to redzēt, bet tad, kad ieraudzīji, ka viņš ir tā kā tieši tāds pats, tad bija drusku. Jā, negaidīti tie sugunas pirksta dēmoni ir paši visbasic, neinteresantākie. Tad citi pretinieki, kas parādījās, viņam bija īpašāki, tur sākās baigi daudz štādi blood, asins maģijas. Jā, tie brāļi bija tīri stilīgi, tie pēdējie. Jā. Bet man patika tas, ka šajā cīņā visvairāk bija, ka tam melnmatēniem čalītim, ka viņam notika tā progresija, ka viņš pirmo reizi saskārās to pirkstu dēmonu, viņš tāds aizbēga prom, un šeit viņš tāds, es viņu varu uzveikt, un tad viņš mēģināja viņa nestandarta veidā, ka viņš pats sev pirms tam bija ierobežojis, viņš viņu kaut kā uzveic, viņš tur kaut kādu to savu dimensiju mēģināja, kapatas dimensiju atvērt nepilnīgu, vēl kaut ko viņš sāk spēlēt ne pēc noteikumiem, viņš vinnēja. Tas bija gan prīkulīgi tīri pirms tam. Viņš izmainījās seriāla gaitā, ja bija varoņa progresiju uz priekšu, tas viss ir prīkulīgi. Jā, viņam bija tāds psycho momentiņš, ko es īsti nebiju gaidījis. Tas bija labs. Jā, Megumi, kad aizgāja. Un pēc tam tie Bloodwilderi bija, kas bija kaut kādi frīki bērni. Kas ir... Viņš bija tāds nezinu, kā to wacky duo sataisīts bišķiņ uz nobeigumu, ne tik super nopietni pretinieki. Viņus, protams, nogalināja, bet viņi netiks. Un viņiem nebija tik ļoti žēl visiem vairs, jo visi jau bija pieraduši pie tās cilvēku galināšanas. Viņi bija tādi frīki, dēmoni cilvēki kaut kādi, pēc tas tā kā aizgāja. Jā, un, protams, tas bija mums visas sezonas gaitā, tā mūsu pirmā kursa meitene, viņai šis pa lielam bija, man liekas, tas lielākais laiks spīdēt, ka viņi uzveic pašu stiprāko lāstu, līdz kādu viņi bija saskārusies īsti. Tas fights man ļoti patika īstenībā. Nostrādāja viņas 2 pret 2, jā.
2-2. Itadori atkal super spēja, bija vienkārši slānīt visas. Jā, visu bruģi tur saskaldīja. jā. Un tad viņi atkal pievērsās. Tas atkal, bija tā kā mini atsauc uz seriāla sākumu, uz to pirmo garu cīņu, kas viņiem bija. Viņš šeit atkal bija komanda. Tas viss. Viņi sadzēta savu rokā tās naglas, kas izskatījās tā kā pasāpīgi, bet forši tas, ka viņai ir iedota kaut kāda tā kā, ne super spēja, bet ka viņas maģijai ir kaut kāds tas pielietojums un stiprā pūs, tas ir stilīgi. Bet jā. Un tā, nekas tāds baigi īpašies par tiem gariem nav, viņi sataisīja tādu, tipa, 3 brāļi, redzējām tikai 2, pēdējais brālis paliek nākošajai sezonai, spoileri. Bet ir tā lieta, ka viņi jau it kā kopā vispār ir, jau tur 9 gabali kopā, man liekas. Tie brāļi? Nu jā, kā bija teiks, ka tas Mahito, man liekas, atdzīvināja tikai 3, vai tie pārējie bija kaut kādi super neizdevušies, vai kaut kas tāds, vai viņi tur bija 3. Bija tā lieta, ka tajā skolas iebrukumā tas Mahito, viņš, kad nozaga tos pirkstus, viņš paņēma tikai 3 no tiem paintingiem, tā teikt. Jā, kaut kas tāds. No viņi 9, man liekas, kopā tur bija. Jā, bija, es atceros to, vai tas kaut kādu nozīmīgums tam beigās būs, kurš. Tagad ir interesanti, jā, vai viņi kādreiz parādīsies, vai ne? Jā, bet tāds svarīgs jautājums. Kurš jums liekas, kurš bija spicākais lāsts vispār pirmajā sezonā? Kurš, ja mums ir best boy, best girl, ķipās kategorijas, kurš ir best curse? Nu, komanda Susukuna taču. Vai kurš bija Susukuna? Tas jau Itadori Yuji, tas alternatīvā personība. Nezinu, es pat... Vēl liekas, visspēcīgāko efektu es teiktu, ka atstāja tas tur čalis, kurš taisīja mutantus. Mahito, jā. Jā, tāds emocionālo. Viņš bija tāds, viņš bija tā kā bērna prātā un tāds mežonīgākais. Kaut kā man viņš visvairāk aizķērās prātā, lai viņš īstenībā nebija nemaz tik īpašs. Kaut kāds tas pat uguns special grades varbūt pat bija īpašāks. Bet viņš pirmajā sezonā nemaz tik daudz neparādījās. Pēc... Man arī ļoti patīk, kā tas Jogo tiek visur aprakstīts, ka viņš ir tāds super nežēlīgs, spēcīgs, tur special grade lāsts, bet kā viņi tik vienkārši noslaucīja pret zemi. Ar Gojo Satoru palīdzību, protams. Jā, bet tā ir Gojo problēma, viņš... Nu, he's the strongest, jā. Jā. Kas tā bišķi... Kas ir apgrūtinoši viņiem? Man ir tāds sajūta, ka tas viņiem brīžiem ir apgrūtinoši. No otras puses, tas tā kā stipri realistiskāk. Nevis, ka tur būs mūsu galvenais varonis, kurš katru reizi pārvar sevi, bet pateicoties draudzībai un smagam darbam, viņš iegūst jaunu levelu up un kļūst spēcīgāks. Jā, ka mums ir Gojo, kas vienkārši no paša sākuma ir OP un viņš būs OP. You can do the fairy tale way or a one punch man way. Yep. Jā, tā palielinās serijās ņēma un beidzās. No, tā ir tā pirmā sezona, Nē, kopsumā par sezonu bija labi, bija gari. Es atceros pirmo reizi, kad es skatījos, ka man jau likās, ka serijās bišķi vēlgas garumā tajā studentu arkā, sacensību arkā, jau kad tur tā pajūt, ka tāds, ok, šis ir tāds garais. Bet skatoties visu kopā, īstenībā ir ok. Viņam noteikti, nav tāds sākums, vidus un beigas, kad viņš ļoti nobeidzās ar tādu domu, ka viņš turpināsies pa lielam, ka tur vienkārši viņu piedzīvojums sākās un vienā brīdī tāds aprāvums un no to beidzās sezonu. Tas tāds vienīgais grēks, bet viņš ir liels. Japānā, man liekas, viņš arī milzīgs seriāls, jo skatoties, cik augstu budžeta filmas un otrā sezona iet un viss pilnā sparā tiek ražots.
no merchandise apkārt es reāli lielākoties redzu Gojo merču. Tīpaši uz meitenēm. Pārējais merčs kaut kā tā nepārāk, bet Gojo ir baigi labi aizgājis tautā. Kā tad ar Nanami taču? Tas te father figure. Neesmu redzējis nekur. Viņiem jau vairāk ir merčs, laikam, pašam voice actoram nekā tam karakteram. Oška. Bija labs. Man nekā tāda baigi spilgtāk. Vislabākie joki, viskarstākais materiāls man reāli sanāk pa kaut kādu seriālu, kas man nepatīk. Šis man patika, man grūti kaut kam piesieties, jo bija sakarīgi vajag. Bet kurai, ja jums būtu tāda viena jāizvēlas tā kā sezonas mīļākā cīņa? Kurai jums būtu? Es teikšu, ka Todo un Yuji duets pret Hanami. Man kāpēc gribas teikt, ka vispār varētu būt šitā pirmā Gojo cīņa ar to superspēcīgo garu, ka mēs uzzinājām, cik viņš ir OP. Tas bija tā kā īsi, gribējās bišķiņ karāk, bet pat ideja man kaut kā patika. Tāda nebalansēta cīņa, un viņa nav ķipā lāstu labāk. Viņa ir cilvēku uzvar. Jā, tas super. Nevis, jo visās citās vietās, ka viņi sāsinājumu kaut kādu sataisīja, tas bija uz tā rēķina, ka tur cilvēks sastopas to lielo slikto garu, un viņi tāda, nē, mēs nosprāksim tūlīt, varbūt mums vajag baigi sasprinzināt pakaļgalu, lai izdzīvot. Šeit bija tāds pretējais variants, ka tur šitas saprat, ka nē, sūdi ir lieli, pats spēcīgais ļaunais lāsts. Tā kā bišķicīta savādāks kaut kas. Es man kaut kādiem dēļ viņi iekrita atmiņā. Man pat neliekas, viņi varbūt bija tāda super lāpa, bet man patika. Nu jā. Un tev pašam? Tā laikam pat nebija baigā cīņa. Es nezinu, tur viņa bija super īsa, bet laikam tas pirmais, kur Sukuna pret to special grade tajā cietumā. Tur burtiski bija tas pirmais domain expansions, un viņš viņu vienkārši iznīcināja. Baigā cīņa jau nav. Bet tas moments pārsteiguma likās tā riktīgi stilīgi, un tas laikam arī palika atmiņā tā vislabāk. Jā, tā bija pirmā lielā, kaut cik lielā cīņa. Jā, tas bija prikolīgi. Tur es atceros, manuprāt, ka varonis zaudēja savu sunītu. Mēs atklājām, ka tas nav nekas, ka viņš zaudēja sunītu, jo ko līdz viņš vienu zaudē, vispārēji paliek stiprāk. Kas ir vēl tāds baigais paslēptais, ka var viegli palaist garām, bet tas izklausās pēc baigā level up ceļu priekš tā varoņa, ka viņš sāks pakāst savus garus, un tad vispārēji sāks level upoties. Līdz viņš beigās varbūt paliks ar vienu garu, kurš būs ķipa dieva līmeņa spēkā, kurš zina, kā tas viss pavērtīsies. Pašā sākumā es kaut kā izlaidu, ka ja viņam to kādu no tiem gariem nosit, izrādās, ka viņš tur ir pazudis uz mūžiem vienkārši. Viņš tur nereģenerējās nekā. Jā, bet tur vajag viņu tieši nosist. Tur prikals tāds, ka viņš parasti noreaģē un atsauc viņus, pirms viņš nosit, un kā tāds strādā. Bet ja mums jāatbild uz to lielo jautājumu, kas ir vai anime vajag, laikam es teiktu, ka Jujutsu Kaisen vajag. Noteikti. Vajag. Tas ir tāds, pagaidām viņš iznāca jau kurā tur 21. gadā, laikam, jā. Tā kā nav baigi svaigi, bet joprojām aktuāli, jo kas tur tagad sanāk, tā filma pēc tam ir, un otrā sezona jau, kā saprotu, jau arī iet, jā. Viņi beigsies pēc kādām dažām nedēļām otrā sezona, tāpēc tas ir aktualitātes ziņā, tagad nāk otrā sezona, viņš ir ļoti aktuāls. Bet jā, gadiņi daži ir pagājuši kopš pirmās sezonas, bet viņi kaut ko starpā filmu izlaida, tāpēc sērija jau turās aktualitātē. 23 sērijas plānojas, skatos. Tagad ir 18, jā. Popularitātes ziņā viņš ir populārs, bet man sajūta, pie mums kaut kā sajūta, ka kaut kāds, nezinu, Demon Slayers populārāks pat nekā šitas te. Kaut kā Jujutsu Kaisens pie mums mazāk slavā, bet tikai visi skatās atsaucas pozitīvs, bet nav tāds riktīgais fans, nav par viņu. Bet,
ir baigi labi. Mazlietiņu vairāk mainstream ir tas Demon Slayers. Šitas te tāds. Viņam arī šonenīgi elementi ir, bet viņš ir varbūt pat tumšāks. Saka, Demon Slayers arī visai tāds tumšs vietām ir, bet Demon Slayeram rīktīgi tāda shonen garša bija īstenībā no sākuma. Šitam ir tā kā Jujutsu Kaisen mazāk. Varbūt viņš ir nopietnāks vai kā, nezinu. Bet jā, vai kādam ir vēl kādi lielie beigu vārdi, kaut kas tāds nepateikts, vai Jujutsu Kaisen, ko vajadzētu obligāti pateikt. Skatieties filmu un 2. sezonu arī. Ir ko redzēt. Tā gan filmā, gan 2. sezonas sākumā tie ir abi tā kā prequeli. Tur ir viss kaut kas paskaidrots. Vai es redzu Silvestrā lielu smadzeņu darbību, vai tā nav smadzeņu darbība? Es vienkārši domāju, ka mums ir pēdējā doma. Sērijas skatoties brīžiem kaut kā likās, nezinu, kaut kā, ka tas nav baigi forši, bet kad tu noskaties to rīkepu kaut kādās 8 minūtēs, kad tev to visu tā kā vienā porcijā uzreiz iedot, tu saproti, ka īstenībā bija riktīgi stilīgi. Tā kā, nezinu, noskatoties tās sērijas, pilnā garumā nebija sajūtas, ka es gribu skatīties tālāk, bet noskatoties rīkepu, ir sajūta, ka gribas tālāk. Tā kā, gan jau, ka būs jāskatās. Un tā jau redzēsim. Tā jau redzēs, tas ir šaubīgs. Nē, ir labs, tā kā, jā, nav baigi daudz lietas, ar ko viņu var likt pretī. Reku tas nosauktais Demon Slayers jau, tāds baigi lielais nosaukums, ko tur vēl var mest klāt. Ir jāredz, ja cilvēki sevi sauc par kaut kādu animes fanboju, nevar ignorēt. Tā kā es to esmu darījis gadiem. Es tā kā pagaidu, kamēr tas hype līmenis pāriet, un tad tikai paskatos, bet, tagad reku jau 2. sezona jau iet uz beigām, tad gan jau, kad noslēgsies visi, tad arī būs jānoskatās. Tu, protams, var izvēlēties būt hipsterīgāks, bet kas ir par šiem lielajiem seriāliem, kas ir man saista lielajos seriālos, budžets, ka tur dabūs visstilīgākās animācijas un spēcefektus un visu pārējo, tad dabūs tieši šitajos tā lielajos augstbudžeta populārajos. Jujutsu Kaisens 1. sezona ļoti pieklājīgi, bet īstais budžets sāks bišķucīt vēlāk, un tāpēc arī liela jēga turpināt šo skatīties. Ka vispār tā visa acu konfekta parādās, kas, teiksim, mazākos hipsterīgākos darbos varētu nebūt. Protams, jāskatās kādu kurā, bet man liekas pa lielam. Varbūt ir jau kaut kādas mazāk pazīstamas filmas, vēl kaut kas tam līdzīgs, kas arī tur ir baigi viss stilīgi. Bet jā, šitiem darbiem vismaz man pats kā sazīmēts, cik daudz aziātu rokas ir strādājuši pie tā. Visdrīzāk ne Japāņu lielākoties pat varētu būt, jo viņi outsourco Japāņu arī šo zīmēšanu, vismaz kaut kādu, to mazāk svarīgo, ja es pareizi saprotu industriju. Bet jā, ne par to runa. Jā, ja mums visas domas ir pateikts, tomēr mēs varētu pat varbūt beigt. Ir tikai tāds pēdējais jautājums gan jums, gan varbūt arī tiem 2 cilvēkiem, kas palikuši klausīties potenciāli, ja vispār tāds formāts aizgāja, kas varētu būt nākamais, kas jūs interesē. Piemēram, tu saki, tev ir vieglāk runāt par kaut ko, kas tev nepatīk, un tu teici, nepatīk tas Zom 100. Es viņu tūlīt noskatīšos, un man likās tīri ok, tas arī laikam tīri aktuāli tagad skaitās, ne? Nē, tur mums varētu būt dinamika, jo es visdrīzāk lamātos uz viņu teikt, cik viss ir slikti un stulbi un briesmīgi. Tā kā, nezinu, cilvēki varbūt varētu uzrakstīt, ja kaut kas tāds interesē, ko gribētu varbūt nākamo dzirdēt vai kaut kā tā. Nē, redzēt, šitā mums ir jau tāda pilota eksperimentāla epizode. Vispār mēs skatāmies, ko cilvēks teiks, vai kā aizgāja, kā neaizgāja, kā mums pašiem vēl likās, mums vajadzēs apdomāt, kā šis te bija viss. Šobrīd vēl grūti saprast, kas vispār notiek, mēs vēl rakstam. Bet jā, noteikti, ja kāds noklausies līdz šai vietai, rakstiet, kā jums likās, ko jūs gribētu vēl, vai jums liekas, ka šī tāds formāts strādā un baigi labā manta, vai nē, vai kaut ko savādāk. Ir visas iespējas visu šeit ietekmēt vēl. Un laikam uz tās nots mēs varam teikt tā. Jā, visi ir gatavi. Es skatos Shadowrise, viņš smaida, izskatās, ka viņš ir gatavs. Goodbye, best of friendo. Labi. Best of friendo. Jā, ok, tā. See you.